Oksana un Lauris ir ne tikai dzīvesbiedri. Viņus vieno kopīga aizraušanās ar putniem. Oksana stāsta, ka putni viņai patikuši jau no bērnības. Sapņi ir piepildījušies. Kopīgiem spēkiem ar dzīvesbiedru viņi ir uzbūvējuši putnu mājas, un tajās dzīvo vairāki 10 dažādu putnu. Visvairāk te var sastapt tieši papagaļus, mazus un pavisam lielus. Šitā mums ir Lora. Tā ir pa 2 nedēļām jaunāka. Šitā mums ir Sāra. Var teikt, ka abas papagaļu meitenes ir ļoti jauniņas. Viņām ir tikai 6 mēneši. Āras papagaļi dzīvo apmēram 60 gadus. No visām teju 400 papagaļu sugām āras ir vislielākie. Āras ļoti reti, kad runā. Parasti, ja arī runā, tad puiši vairāk ir tie aktīvākie, kas var tā kā runāt. Šitās mums ir triku meistars, jā. Tad vienai dikti patīk bučoties, un otrai atkal patīk virvis. Viņa grib pie mikrofona tikt. Viņai pa visu varu. Viņa mums ir ļoti zinkārīga. Ļoti zinkārīga. Visu viņai vajag redzēt un jā. Ģimenes saimniecībā ir arī sarkanastes žako, mūku papagaļi, Jaunzēlandes lēkājošie, karellas, mazie vilnīši un arī raibās rozellas. Daimen, kā tev iet? I love you. Papagaļu vidū ir vairāki izglābtie, tie no kuriem atteikušies viņu saimnieki. Galvenā problēma, ko cilvēki neizvērtē iegādājoties putnu, ir viņu skaļā balss. Kad pērkot viņiem saka, ka putns ir skaļš, tad cilvēki arī neapzinās, cik tiešām viņi ir skaļi. Kad ir īpaši no rītiem, tas ir tāds, kad viņi, kad mostās, tad viņiem vajag iztīrīt savas balss saites, tad viņi ir skaļākie, jā. Katram papagailim ir savs raksturs un sava balss, bet pēc Oksanas novērojumiem visskaļākie ir mūku papagaļi. Dabā tie uzturas lielos baros līdz pat 500 papagaļiem, tāpēc klusi runāt viņi nav raduši, jo tādus dabā nesadzird. Lielākā daļa cilvēku savus putnus tur būros, un arī tas pastiprina viņu skaļo uzvedību. Nopērkot putni, daudz tur tomēr tajos būros. Un tad putnim paliek garlaicīgi, līdz ar to viņš arī paliek skaļāks. Un tādā veidā viņš tieši pievērst uz sev to uzmanību. Otra lielākā problēma, ko cilvēki neizvērtē, ir putekļi. Tie ir sīki, un to ir ļoti daudz. Īpašas problēmas tas var radīt cilvēkiem ar hroniskām elpošanas ceļu saslimšanām, alerģijām vai kontaktlēcām. Tas ir viņiem spalvās, jā. Tāpatās viņi taisa vaļā to savu spārnus, vicina, viņiem nāk tās maziņās spalviņas nost. Kopumā putnu turēšana nav pārāk dārga, bet tā ir specifiska. Grūtākais ir nodrošināt putnam piemērotus dzīves apstākļus, iespēju palidot, nevis tikai skumji sēdēt būrī. Tas brīžiem rada lielas nērtības, kuras paciešamas var būt tikai īstiem putnu draugiem. Kamēr vīrs pārtaisīja malku šķūnu viņiem par istabu, tikmēr 9 mēnešus mēs nodzīvojām ar 20 putniem vienā istabā. Tur viņiem arī nebija ne būra, nekā, viņi brīvi lidinājās. Spēlēties ar putniem vajag, bet jābūt uzmanīgam. Pirksti viņiem patīk tā, ir viņiem tā kā mantiņa. Tad, kad nobīstās, tad gan viņi var tā kā bišķiņā stiprāk paņemt. Lora mums tā kā ir mīlīgāka, tad viņa mazāk to dara. Sārai atkal tas ir tāds, kad ja nobīstās, tad viņa var tiešām tā ieķert. Gluži līdz asinīm nav. Bet, ja salīdzinot lielos putnus ar mazajiem, tad es teiktu, ka mazie var stiprāk iekost nekā lielie putni. Jo, ja lielais putns viņš paņem visu pirkstu, un mazie atkal viņam to savu knābi, viņi atkal paņem ieķert, tā kā radatu sanāk, tad līdz ar to tad ir sāpīgo. Buču.
Tiem, kuri apgalvo, ka putni ir atturīgi un nespēj dot emocijas, kādas sniedz kaķis vai suns, Oksana nepiekrīt. Viņa saka, putni ir ļoti emocionāli. Kad sailgojās, jā, tad viņi nāk aktīvāk, jā, tad priecājās arī tā kā maza bērni, jā, tad ir vajadzīga tā mīļošana. Tad, kad viņi apvainojās, tad viņi atkal aiziet projām un arī pagriež to galvu un visu. Un tad viņš arī parādījā tādā veidā, kad tāpat kā bērns, viņš apvainojas, viņš aiziet stūrītī un visu un sēž tik. Katra ieiešana putnu mājā ir emociju pārpilna. Emocijas ir neatkārtojams katru reizi, kad ieiet iekšā. Man patīk to, kad atslēdzies, tas ir tā kā terapija, jā, un tu ieej pie viņiem un tad atslēdzies no. Ir arī tā laika sajūta, pazūdi ar viņiem, un arī, jā, tad tu atslēdzies vispilnīgā no tās ārpasaules, kas ir ārpus, jā, viņiem, jā. Un tā ir katru reizi, ja liekas, jā, labi, es aiziešu bišķiņu, un tad, kamēr tu pieeji pie viena, pie otra, pie trešā, un tad tu skaties, jau ir 2 stundas pagājušas, tas ir tikai apgaitā.